Šodien vertikālē tiksimies ar kādu viesi no Indijas, Sīrilu Džonu, kurš ir Indijas parlamenta apakšpalātas pilnvarotais sekretārs, Starptautiskās katoļu harizmātiskās atjaunotnes kustības viceprezidents, atbildīgais par Āziju un Okeāniju, kurš 9 gadus bija koordinators arī par Indijas katoļu harizmātisko atjaunotni 134 diecēzēs. Indijā, kas ir 7. lielākā valsts pasaulē un 2. lielākā pēc valsts iedzīvotāju skaita, dzīvo vairāk nekā miljards cilvēku, kas runā vairāk nekā 1600 dažādās valodās. Te sastopama arī liela reliģija daudzveidība – hinduisms, budisms, džainisms, sikhisms, bet līdzās tām arī 3 monoteistiskās reliģijas – kristietība, judaisms un islāms. Kristietībai šajā zemē ir ļoti sena vēsture, kas saistīta ar mūsu ēras sākumu, kad 52. gadā Mazarābijas krastā, tagadējās Keralas vietā, izkāpa viens no Jēzus Kristus skolniekiem, apustulis Toms, lai sludinātu evaņģēliju vietējiem iedzīvotājiem. Te tika uzceltas arī 7 svētnīcas. Pēc 1991. gada tautas skaitīšanas Indijā noskaidrots, ka šajā zemē ir vairāk kā 19 miljoni kristiešu, jeb 2,4% no visa valsts iedzīvotāju skaita. Kā dzīvo Indijas baznīca šodien un ko tā var pavēstīt Latvijas kristiešiem no savas garīgās pieredzes, to uzzināt bija vēlējušies visi tie, kuri 31. maijā apmeklēja klostera ielu 4 un tikās ar Sīrilu Džonu lekcijā Aizbildnieciskā lūkšana pravieša gars. Sīrils Džons stāstīja par to, kā padarīt lūkšanu efektīvu, kā lūgties mērķtiecīgi un ar redzējumu un kā veltīt savus ikdienas darbus Dievam tīkamā nodomā. One thing that I have sensed over the years is that many of us spend time in prayer. Esmu gadu gaitā tā sapratis, ka daudzi no mums mēs pavadām laiku lūkšanā. But not always we spend the time effectively. Bet nevienmēr tas laiks ir pavadīts efektīvi. Today the world looks for better results. Mūsdienu pasaule meklē labākus rezultātus. There is nothing wrong in looking for better results even through our prayer. Un es domāju, ka tas nav nekas slikts. Pat ja mēs lūdzamies, mēs varam sagaidīt no tā labākus rezultātus. So today I am going to speak to you on this subject, how to intercede effectively. Šodien runāšu par tēmu, kā aizlūgt efektīvi. St. Paul said in 1 Corinthians chapter 10, 1. korintiešiem 10. nodaļa. 31. 1 Corinthians chapter 10, 31. Now St. Paul says, whether you eat or drink, Tātad ēdat vai dzerat. or whatever you do, Vienalga, ko jūs darāt. do it for the glory of God. Visu to dariet Dievam par godu. That means Un ko tas nozīmē? we can eat, Mēs varam ēst, we can drink, varam dzert, and anything that we do, un jebkurā lietā, ko darām, we can do it for the glory of God. mēs to varam darīt Dievam par godu. Are you aware of that? Vai jūs to apzināties? Anything that we do during the day except our sin Viss, ko darām dienas gaitā, izņemot grēku, can be offered visu to varam pienest for the Dievam, glory of God, viņa slavai un godam. can be offered for an intention. Un to mēs varam pienest Dievam kādā nodomā. You know that our sufferings can be offered for some intention. Un arī mūsu ciešanas mēs varam piedāvāt Dievam, pienest Dievam kādā nodomā. How many of us offer our daily life for a particular intention? Cik daudz no mums veltu mūsu ikdienas dzīvi kādam noteiktam nodomam? I am an intercessor by call, Man ir aicinājums būt par aizlūdzēju, but I also work in the Parliament of India as director. un tāpat esmu Indijas parlamentā strādāju kā direktors. I was the chairman of the National Service Team for 9 years. Un mūsu šīs aizlūgšanas komandas priekšsēdētājs es biju 9 gadus. India is a big country. Un tā ir mūsu valsts Indija ir liela. I am also the chairman of the Renewal for Asia and Oceania. Un tāpat esmu atjaunotnes priekšsēdētājs un šajā Āzijas teritorijā un Okeānijā. I am the vice president of the International Council for the Renewal. Un arī starptautiskās atjaunotnes padomes viceprezidents. I travel a lot on my official capacity and for the renewal.
Un es daudz ceļoju gan darba jautājumos, kā oficiāla persona, gan arī atjaunotnes izplatīšanā. But I have only 24 hours a day. Bet man ir tikai 24 stundas diennaktī. So how do I intercede? Un kā tad es varu būt aizlūdzējs? I intercede for everything that I do. Bet es aizlūdzu par visu, caur visu, ko daru. I have interceded for this seminar Esmu aizlūdzis arī par šo semināru in the last 1 week. Pēdējās nedēļas laikā. What I do is I offer everything in a day to the Lord for a purpose. Un es visu, ko daru kungam, veltu kādā nodomā. When I travel, Kad ceļoju, when I work in the office, strādāju birojā, when I eat, ēdu, when I speak to somebody, runāju ar kādu cilvēku, when I pray for somebody, kad es aizlūdzu par kādu, when I suffer, kad es ciešu, when I am tired, kad esmu noguris. everything is offered to the Lord for a purpose. Es atdodu to visu kungam kādā nodomā, pienesu viņam. Every day when I wake up, Pamostoties ikdienu, I tell the Lord, es daru šādi. Lord, everything that happens today, Es saku kungam, kungs, viss, kas šodien notiks. everything that I do today, Viss, ko es šodien darīšu. I offer for this intention. Es jau tev tagad veltu šajā konkrētajā nodomā. You know, with all that happens in our life, Un mēs varam aizlūgšanā pienest Dievam visu, kas mūsu dzīvē notiek. when somebody hurts me, Kad kāds man ir sāpinājis, when I hit my leg on a rock, un kad vienkārši ejot man, es sasitu kāju pirkstus pret akmeni, and when there is pain, ir sāpes. I do not curse the rock. Es nesāku to lādēties uz šo te akmeni, kas bija man ceļā. I do not curse the person who insults me. Es nesāku lādēt to cilvēku, kas mani aizvaino. I offer it to the Lord Es to visu pienesu kungam. for somebody, Par kādu cilvēku, par kaut ko, for something. par kādu lietu nodomu. So we can intercede effectively throughout the day. Un mēs varam visas dienas gaitā efektīvi aizlūgt. And St. Paul knew it. Un svētais Pāvils to zināja. That is why St. Paul said, Un tāpēc viņš teica, whether you eat, vai jūs ēdat, whether you drink, vai dzerat, whatever you do, vienalga, ko jūs darāt. do it for the glory of God. To darīt Dievam par godu. Pēc lekcijas par aizbildniecisko lūgšanu un praviešu garu, kā arī pēc aizlūgšanām un slavēšanas, arī vertikālē bija iespēja Cirilam Džonam uzdot dažus jautājumus. This evening we have heard a lot of important things. Šovakar mēs dzirdējām daudzas svarīgas lietas, bet kāda man tomēr pārsteidza. Jūs runājāt par ticību. Mēs varētu to interpretēt vārdos. Ja jums ir 100% ticība, tad Dievs jūsu vēlēšanos piepildīs. Un tad man likās, vai tomēr nav tā, ka tādā gadījumā mēs Dievam diktējam mūsu gribu, kas viņam mums ir jādod? Kādas ir šīs attiecības? Yeah, I spoke to you both. I spoke to you that we should also seek the will of God when we pray. Es runāju par divām lietām. Es runāju arī par to, ka mums ir jāmeklē Dieva griba, tad, kad mēs lūdzamies. Un kad mēs esam saņēmuši šo atziņu, kāda ir Dieva griba, tad skaidrs, ka Dievs savu gribu arī piepildīs. Bet no otras puses atkal, ja tavam draugam ir kāda vajadzība, un es lūdzu, protams, Dievs piepildīs savu gribu. Bet Dievs dzird savus cilvēkus, savus ļaudis, un tad, kad mēs lūdzamies, vai tad, kad mēs kooperējamies ar Dieva plānu, tad Viņš to var realizēt cilvēka dzīvē. Ja mēs aizlūdzam, tas nozīmē, ka mēs tā kā pievienojamies Jēzum, kurš ir pats galvenais aizlūdzējs. Mēs pievienojamies viņa kalpošanai. Un tad šis mūsu aizlūgums, šī mūsu aizlūgšana palīdz sasniegt daudzus cilvēkus.
The biggest problem in our Bet manuprāt, ka mūsdienu sabiedrībā tas ir ļoti grūti saprast, kāda ir Dieva griba, un arī ļoti grūti cilvēkiem ir dzirdēt, ko tad viņš vēlas no katra cilvēka. in our life. I know it is difficult. It is difficult. Es zinu, ka tas ir grūti, At the same time, in the Bible, it is very clear. bet tajā pašā laikā God Bībelē tas ir always pilnīgi speaks to his skaidrs, people. ka Dievs vienmēr ir runājis ar saviem In the ļaudīm. Old Testament, Tā tas God ir was vecajā always derībā. guiding the Israelites. Vienmēr Dievs And ir we also vadījis see this in Izraēlu. the Acts of the To Apostles. pašu mēs redzam arī jaunajā derībā, Holy Spirit apustuļu was darbos. guiding the apostles. Svētais gars vadīja The apustuļus. And when we read it, we saw Un tad, kad mēs to lasām, mēs saprotam, protams, ka viņš vadīja apustuļus, bet mēs jau neesam ne pravieši, ne lieli apustuļi, un viņš mūs nevada tādā veidā, kā viņus toreiz. Un mēs nevaram dzirdēt tik skaidri Dieva balsi, kā viņi But the Holy toreiz. Spirit is promised not only to the apostles and prophets, but the Holy Spirit is promised to everyone. Bet Dieva gars taču ir apsolīts ne jau tikai apustuļiem un praviešiem, bet ik vienam. Joels kādreiz teica, es izliešu savu garu par katru miesu. Tātad, ja man ir miesa, tas nozīmē, ka man ir iespēja saņemt svēto garu. Given to everyone. It is not only to the apostles. Svētais gars ir apsolīts katram, kas pēc tā ilgojas un vēlas, ne tikai apustuļiem un praviešiem. And it is Ja mēs ticam un vēlamies, that you will receive the Holy Spirit provided we tad mēs varam arī saņemt svēto garu. There is an assurance given to us. So if we have the Holy Spirit, and if we try to listen to the Holy Spirit, Un ja mums ir svētais gars, because God always speaks, un ja mēs gribam, lai svētais gars ar mums runā un mūs vada, viņš arī to darīs. it could mean that we have Nu, un to tad, kas ask tad mums Holy būtu Spirit, jādara? to Mums speak, būtu and that's jālūdz svētajam garam, lai viņš ar mums Yeah, we have runā, to un ask tas ir the Holy Spirit to pietiekoši. speak, and we have Mums to ir also jālūdz, lai listen viņš to runā, the bet mums arī jāklausās. Bet kā That's tad, the lai dzird? difficulty, you know. It's a Very very often, big difficulty. yeah, very often there is so much of noise around. Jā, tāpēc, ka mums apkārt ir tik daudz trokšņa, mums tomēr ir nepieciešams nomierināties, ieiet klusumā un tad klausīties šajā balsī. Un bez tam viņš runā ar mums ļoti dažādos veidos. Tas nenozīmē, ka mēs pēkšņi dzirdēsim kādu skaļu balsi. Viņš runā caur cilvēkiem. Viņš runā caur svēto rakstu vārdiem. It may be a word of God that is given to us. As I open the Bible, the Lord speaks to me through the word. Atveriet The Bībeli. Lord may speak to me through Dievs my runās ar jums church caur savu hierarchy. vārdu. The bishop may speak to me. Dievs I runā mentioned caur how the baznīcas bishop spoke to hierarhiju. me. Viņš var Maybe ar my jums parish runāt priest caur will bīskapu speak to me. vārdiem, Maybe varbūt caur the jūsu leader of draudzes my priestera group will vārdiem, And varbūt I'm caur guided lūkšanu by grupas all this, vadītāju the word of vārdiem. God, the superiors in the church Dieva hierarchy, vārds, Dieva kalpotāji, protams, svētie sakramenti. Ir tik daudzas iedvesmas iespējas. Un bez tam ir arī svētie bijuši, kas ir redzējuši tiešām atklāsmes un redzējumus. Svētais Asīzes Francisks, piemēram, Tēvs Pio, piemēram, Svētā Avilas Terēze vai Svētais Jānis Apustulis. So it is very much part of our tradition in the church. Could we say that Vai mēs varētu sacīt, ka šīs dāvanas viņiem tomēr ļoti dārgi maksāja? Of course, you know. Jā, protams. Ja esat saņēmis šādas dāvanas, tad tās ir dotas kalpošanai. Un kad jūs sākat garīgi pieaugt, tas prasa ļoti daudz uzupurēšanās. Mēs nevaram paturēt gan to, kas ir pasaulē, gan vienlaicīgi piederēt svētajam garam. Tātad būs daudz lietas, no kā mums būs jāatsakās, lai garīgi pieaugtu. Tas ir ļoti labi saprotams princips. Lai garīgi augtu, nāksies atraidīt daudzas pasaulīgas lietas. Protams, mēs dzīvojam pasaulē, bet tajā pašā laikā nošķirot šīs pasaulīgās lietas un sadarbojoties ar Dievu, mēs sākam augt garīgi, pieaugt svētumā, un jo vairāk mēs pieaugam svētumā, jo vairāk mēs piedzīvojam svētā gara klātbūtni, viņa darbību un arī viņa spēku. Bet ir viena lieta, kas šķiet mums būtu ļoti nepieciešama, un tā ir drosme. there is one thing about this courage, could say. Man šķiet, ka visgrūtākais ir pateikt Dievam, Difficult to have a es atdodu Tev visu manu dzīvi, I'm giving to you dari, my ko vien Tu life. vēlies, kā Tu vēlies, vienīgi esi ar mani ciešās attiecībās, lai es pazītu Tavu gribu
un būtu tai guidance paklausīgs. and be obedient. I know it needs a lot of courage. Es zinu, I'm vajadzīga coming from liela Assisi. drosme. You know, I Es spent, tikko esmu atgriezies no Asīzes, tur es pavadīju 2 nedēļas, un es dzīvoju blakus durvīs tai vietai, kur Svētais Francisks aizgāja mūžībā. Burtiski dažu metru attālumā. Svētais Francisks bija no bagātas ģimenes. Viņš vēl bija jauneklis, un viņa tēvs bija bagāts tirgotājs, kuram attiecībā uz savu dēlu bija lieli plāni. Un tad, kad viņš aizgāja uz Damiāna baznīcu un lūdzās, Kristus no krucifiksa viņu uzrunāja. Un tas bija aicinājums. Mana baznīca ir drupās, es vēlos, lai tu to atjauno. Un jaunam, bagātam cilvēkam tas nebija viegli. Tas bija izaicinājums. Un tomēr viņam pietika drosmes pateikt Dievam jā. Un viņš sāka atjaunot baznīcas, domājot, ka Dievs vēlas, lai viņš atjauno celtnes. To reconstruct the church, and then he realized it was not the material construction. Un tad viņš pēkšņi saprata, ka runa jau nav par redzamām celtnēm, bet gan par baznīcas garīgu atjaunotni. Un tā tad viņa ticība un pieredzētais lika viņam no daudz kā atteikties. Es redzēju šo gleznojumu bazilikā, kur viņš atdod tēvam visas savas dārgās drēbes, paturot vienu nelielu drēbes gabalu, lai apsegtu savu kailumu. Šis jauneklis atteicās no bagātības, lai sekotu Kristum. Un tāpat arī katram no mums ir nepieciešama drosme, lai atsauktos Dieva aicinājumam. Un tas nav viegli, nemaz nav viegli, jo pasaule ir tik vilinoša un atraktīva. What you can say about spiritual renewal in India and perhaps there are Ko some jūs varētu sacīt par garīgu atjaunotni gan Indijā, gan varbūt vispār pasaulē? Kā zināt, ka atmoda tuvojas? Ko tas īsti nozīmē? Atjaunotne, tas nozīmē mūsu garīgās dzīves atjaunotne, pārveidošanās. Kad mēs sakām atjaunotne, mēs saprotam, ka visa mūsu būtne tiek atjaunota, pārveidota. Vai arī mēs varētu sacīt, kristības sakramentā mēs saņēmām daudzas žēlastības, un lūk, šajā atjaunotnē, atmodā, tās tiek atjaunotas. Un Indijā atmoda ir patiešām spēcīga. Arī šodien, jā, arī šodien. Protams, kristieši Indijā ir ļoti neliela minoritāte. Katoļi ir 1,6% no visas iedzīvotāju kopīgā skaita, bet kristieši 2,4%. Un tomēr Dievs ir svētījis Indijas baznīcu. Ļoti spēcīga atjaunotne notiek baznīcā. Bīskapi, kuri vairāk nekā 65, mums dod savu atbalstu, jo viņi redz atjaunotnes augļus. Un kādi tad tie ir? Augļi ir tādi, ka cilvēki kļūst labi, viņi kļūst mierpilni, viņi ar prieku kalpo, dodas uz sakramentiem, saņem sakramentus, lasa Bībeli, sludina Dievu vārdu. Lūk, visas šīs dāvanas, ko mēs esam saņēmuši no Svētā gara, tiek pielietotas. Bet man gribētu sacīt, ka Latvijā tomēr ir ļoti daudz cilvēku, kuriem nav garīga spēka. Mēs jau varam censties izdarīt nezinu ko mūsu valstī, bet šī cīņa nebūs veiksmīga, jo Dievs ir tas, kas pārveido situācijas, pārveido zemi. Mēs jau tikai varam saņemt to, ja lūdzam. Un tomēr kaut kā tas nenotiek. You know, this renewal that I am speaking about is nothing new.
This is reenacting of what happened in the Acts of the Apostles. When they experienced the first Atjaunotne, par kuru es runāju, tas nav nekas jauns. The church was born. Atcerēsimies, ka baznīca piedzima tieši vasaras How was svētkos. the church? Un kāda bija šī senā baznīca? Was a very Viņa vibrant. pieredzēja svētā gara The spēku. early church experienced the power of the Holy Spirit. Yes, we also would like. Jā, mēs arī to gribētu. So, the church originally was. Tātad meant to be varētu a very sacīt, ka pirmā charismatic baznīca church. bija ļoti harizmātiska. It was not supposed Un to be tas, a ko dormant šodien mēs church. piedzīvojam atmodā, So, today what we tā are ir tā kā šīs experiencing, the pirmbaznīcas atmošanās, reliving kas ir arī iespējams of šodien. the early church. Reliving of what happened in the Acts of the Apostles. So, Un that es is ticu, possible even ka today. šī atmoda vai what I atjaunotne, believe ko is svētais gars this dara renewal baznīcā, nav that the domāta Holy Spirit tikai has dažiem started in the cilvēkiem vai church cilvēku grupai, is not bet meant gan for a visai few people. baznīcai. Maybe here there were 200 people. It is not meant for 200 people. It is meant for the whole church. This evening you pray also for Latvian government, for this election Šovakar jūs situation, lūdzāt arī par Latvijas and for valdību, the par next gaidāmajām government vēlēšanām to be honest un par to, lai nākošajā valdībā būtu labi, Dievam sekojoši, godīgi cilvēki. Un ziniet, tā skanēja tā kā utopija. Vai jums tiešām ir tik liela ticība, ka jūs ticat, ka tas ir iespējams? It is very much possible. Protams, ka tas ir iespējams. I can't even found one Bet piedodiet, es nevaru atrast pat vienu tādu līderi šajā garīgi politiskajā kontekstā, par kuru jūs God can runājat. raise up such people. This I am speaking from conviction. Bet Dievs var aicināt un pamodināt šādus cilvēkus. Tā ir mana pārliecība. General elections in India. Kad 2009. gadā Indijā bija vēlēšanas, un Indija ir liela this was an zeme, election where all the Christians prayed for a good government. un tās bija vēlēšanas, kurās kristieši lūdza par to, lai būtu laba valdība, lai tā ievērotu visu reliģisko grupu intereses, ieskaitot kristiešu intereses. Un mēs ļoti dedzīgi lūdzāmies. Un rezultāts bija tāds, ka tiešām šajās vēlēšanās mēs arī saņēmām labu valdību. very well know about Holy Spirit that he is sovereign. Runājot par Svēto garu, mēs zinām šo līdzību ar vēju, ka vējš pūš, kur gribēdams, un tieši tāpat ir ar Svēto garu. Reach whom he Viņš wants. sasniedz to, kuru vēlas. But I think that everybody Bet, wants manuprāt, ka to ik viens taču receive gribētu his saņemt power, Svētā gara Holy dāvanas, Spirit and guidance viņa of Holy vadību, Spirit, viņa spēku. fire of Un tomēr tā Holy nenotiek Spirit. tik vienkārši. It doesn't happen so easy. It doesn't Tas happen nenotiek like tā, we kā tu switch on ieslēdz light, gaismu vai switch off izslēdz light. gaismu. Vai mums kaut kas ir Should we do jādara? something? Kas tad What īsti? could we do? I do not agree with you that everybody wants the Holy Es Spirit. nepiekrīstu jums, ka katrs vēlas Svēto garu. Skaidrs, ka Svētais gars vēlas nākt pie ikviena cilvēka, bet es nedomāju, ka visi vēlētos saņemt Svēto garu. Holy Spirit, you take a back seat. Mēs bieži vien sakām Svētajam garam, ieņem aizmugurējo sēdekli. It's my life. Es pats esmu pie stūres. Tā ir mana mašīna, mana dzīve, mana ģimene, mani plāni. Es rīkošos, kā es vēlos, bet tu būsi aizmugurējā sēdeklī. Bet ja mēs tiešām aicinām Svēto garu, tad lūksim, lai viņš vada mūsu dzīves mašīnu. Un es esmu pārliecināts, ka Svētais gars ar prieku to darīs. Problēma šodien ir tā, ka daudzi nevēlas ierādīt viņam savā dzīvē pirmo vietu un ļauties viņa vadībai. Mēs neaicinām viņu savā dzīvē, un pat ja arī ieaicinām, tad norādām šo aizmugurējo sēdekli, neļaujot viņam pārņemt vadību. Es esmu pārliecināts, ja esam atvērti Svētajam garam un vēlamies viņu saņemt, viņš patiešām ir dedzīgs, lai nāktu un palīdzētu. Control him. How to make this change and Bet kā tad ierādīt Svētajam garam pirmo vietu un pašam apsēsties aizmugurē? Kā to praktiski izdarīt? The backseat ourselves. It's How to do it? a little difficult because we need to surrender our Jā, tas ir mazliet grūti, jo mums ir jānodod viņa rīcībā sava dzīve. Tas nozīmē, ka nevaram darīt visu, kas ienāk prātā, bet to, kas Dievam pieņemams. Un tad mēs varam sacīt: Svētais gars, es tev uzticu savu dzīvi, lūdzu vadi mani visā, ko es daru. Tā ir savas dzīves atdošana Svētā gara vadībai, lūdzot Dievu pārņemt vadību par mūsu dzīvi.
Praktiski tas nozīmē, ka mēs uzticam, atdodam un veltījam Dievam savu dzīvi un ieaicinām Svēto garu mūsu dzīvi vadīt. Svētais gars, nāc, Svētais gars, mēs lūdzam, nāc, nāc pildī mūsu sirdī.